Sveiki visiem! Mani sauc Aleksandrs Vlasiks. Mani sauc Līna Staražilica. Mēs esam no nevalstiskas organizācijas Merkurijs. Un tagad mēs iztenojam projektu Vēlēšanas ir personiskā atbildība. Tagad jūs redzēsiet intervijas ar deputātiem, kuri plāno piedalīties Eiropas parlamenta vēlēšanas šī jūnijā. Mani sauc Aleksandrs Vlasiks. Es esmu no nevalstiskas organizācijas Merkurijs. Sveiki! Mani sauc Līna Staražilica. Es esmu 12. klases skolniece. Un mēs iztenojam projektu Vēlēšanas ir personiskā atbildība. Uzņēmām interviju ar deputātiem, kuri grib deleģēties uz Eiropas parlamentu šogad vēlēšanas. Mans pirmais jautājums būs: pastāstiet lūdzu jauniešiem par sevi, par savu partiju, kuru jūs pārstāvjat, un ar kādu numuru jūs startēsiet vēlēšanās. Jā, paldies un sveiciens! Sveiciens mūsu mājās, tad mūsu partijas birojā, jaunā konservatīvā partija. Mēs esam viegli redzami, sasniedzami Krišāņa barona iela 32. Es pats esmu Gatis Eglītis, es esmu partijas JKP, jaunā konservatīvā partija vadītājs kopš vairāk kā gadu. Agrāk vadītājs bija tāds Jānis Bordāns, kurš bija 4 gadus arī tieslietu ministrs un kurš ir izveidojis šo partiju pirms 10 gadiem. Un es esmu arī startējuši ar Eiropas parlamenta vēlēšanās kā 3. numurs. 1. numurs mums ir Tālis Linkaits, kurš bija satiksmes ministrs 4 gadus. Un es pats esmu pēc izglītības ekonomists. Ilgu laiku es esmu strādājis Eiropas institūcijās, 11 gadus dzīvoju Briselē un 10 gadus no tiem strādāju Eiropas institūcijās, Eiropas komisijā. Tā kā, to Briseli un Eiropas parlamentu, Eiropas komisiju es pazīstu ļoti labi, un tad līdz ar to arī es domāju, man ir arī labas iespējas, arī kā kandidātam. Jā, pa partiju, tātad mēs bijām 4 gadus koalīcijā, valdībā, parlamentā, tagad mēs vairs neesam, vēlēšanās nesasniedzām 5% barjeru, bet Eiropas parlamenta vēlēšanas būs pirmais tāds eksāmens kopš Saeimas vēlēšanām, kur mums neveicās. Mēs ceram, ka tagad Eiropas vēlēšanās mums kā partijai būs labs rezultāts. Partija Suverēnā vara ir jauna augoša partija, kur apvieno sevī cilvēkus, kuriem sirds deg par Latviju, par Latvijas iedzīvotājiem, par visiem, par pensionāriem, par jaunajiem vecākiem, par bērniem un īpaši arī par jauniešiem. Mani sauc Glorija Grevcova, es biju 14. Saeimas deputāte, un tagad es esmu apvienības jaunatviešu pārstāvis. Un Eiropas parlamenta vēlēšanās mēs startēsim ar 7. kārtas numuru. Es esmu Ivars Ieps, es pārstāvu partiju Latvijas attīstībai, mūsu saraksts ir numur 5, dod 5, un es startēšu ar numuru 1. Jā, tātad mans vārds ir Māja Armaņeva, es esmu no partijas Latvija pirmajā vietā. Eiropas parlamenta vēlēšanās es startēju pirmo reizi. Iepriekšējā reize mums bija Saeimas vēlēšanas, un uz doto brīdi es esmu deputāta palīgs. Un, protams, mamma, sieva, man ir dēls, kuram ir 14 gadi, tad būs 15. Līdz ar to es ļoti gribētu dzirdēt jūsu jautājumus par jauniešiem. Man tas arī ļoti aktuāli, tā kā esmu gatava atbildēt. Kādēļ, jūsuprāt, jaunieši nepiedalās Eiropas parlamenta vēlēšanas? Ko var izdarīt, lai to uzlabotu? Jā, es pagājušajās vēlēšanās, Eiropas parlamenta vēlēšanās pirms 5 gadiem, cik es atceros, bija ļoti zems šis rādītājs, bija laikam 16% jauniešu, kas piedalījās. Ko var darīt? Es domāju, tas ir sākās jau skolā, šī pilsoniskā aktivitāte, interese par sabiedrības procesiem, par politiskiem procesiem. Piemēram, šīs mācības arī skolā, vidusskolas klasēs, kas ir šīs speciālās stundas, kur māca. Iespējams, ka viņas būtu jāsāk varbūt vēl agrāk mācīt, varbūt ir vairāk laika jāvelta, šiem priekšmetiem, sabiedrības mācībai, kā viņi saucās, aizmirst tagad. Bet mēģināt laicīgi jau
jauniešus ieinteresēt, un skaidrs, ka viena lieta, kas ir jāmāk vienkārši un saprotami runāt par, pieksim, tādām Eiropas Savienības lietām, tā problēma, ka bieži vien tiem jauniešiem nav interesi, ka izklausās ļoti sarežģīti, vai ne? Tā ļoti birokrātiski, sausi, tur kaut kādas regulas vai tur kaut kādas direktīvas, Eiropas padome, Eiropas parlaments, Eiropas komisija, tur nesaprot, kas kur ko dara. Un vienkārši ir jābūt daudz vienkāršāk. Ja? Teiksim, vienkāršāk izstāstīt, ko tad tā Eiropas parlamenta, ko tad pieņēma, par ko tas likums, ja, tagad, kad pieņemts, ļoti vienkāršā valodā, Twitter formātā, ja, teiksim, tas ir ne vairāk, ja, jo mūsdienās jaunieši jau tā ir ļoti apgrūtināti, teiksim, tā ir tik daudz dažādām lietām, ja, ka tas uzmanības mirklis ir tik īss, ka tev jāspēj ielekt un pateikt dažos vārdos, par ko tad tā Eiropas Savienība tur tagad vienojās. Ja, un, tā, Twitter formāts. Jā, sapratu. Vai TikTok formāts. Ja, Jā, tas arī der. Es domāju, ka jauniešu iesaiste sabiedrības dzīvē ir stipri jāpielabo. Jo ar jauniešiem vajag strādāt, viņus vajag motivēt, viņus vajag iedvesmot. Un viens no, manuprāt, labākiem pasākumiem, kurš vispār Latvijā šobrīd notiek saistībā ar jauniešu motivēšanu, ir ēnu diena. Un mēs arī strādājot Saeimā savulaik februārī, es gaidīju to dienu ar lielu nepacietību, jo bija tāds prieks parādīt jauniešiem Saeimas darbu no iekšpuses, iemācīt viņiem jaunas, interesantas lietas, un vēl priecīgāk man apzināties to, ka vairāk jaunieši, kuri ir bijuši arī mūsu ēnotāji, tagad jau ir pabeiguši juristus, skatās uz politikas pusi, turpina sekot līdzi visiem notikumiem, sarakstās ar mums un dalās ar saviem iespaidiem. Tas nozīmē, ka tiešām tas strādā. Tāpēc es arī gribētu visus jauniešus aicināt noteikti šo ēnu dienu nepalaist garām, kura būs nākamajā gadā un kura noteikti atvērs jaunas durvis un jaunas iespējas. Ziniet, ko saka mans jaunietis mājās? Man ir bērns pusaudzis, un viņi saka, man ir apnikusi šī garlaicīgā politika. Neinteresantā. Sēd onkuļi tērpos, uzvalkos un stāsta mums nesaprotamas, neaktuālas lietas. Runā par ekonomiku, runā par komunālajiem, bet tas viss nav aktuāli mums, jo mēs esam jaunieši, mums ir citas tēmas. Nevelti šogad ir sauciens, devīze. Mēs gribam būt sadzirdēti. Mēs nedzirdam, mēs pieauguši ieciklējamies savās problēmās, uzspiežam jaunatnē savu politiku, nemaz nesadzirdot, ko viņi vēlas. Un tas, ko viņi vēlas, ir nedaudz savādāk, nedaudz cits līmenis, ko vēlas patiesībā pieaugušie. Jaunietis vēlas, lai viņam pietiktu stipendija, lai viņa būtu augstāka, lai veikalā, piemēram, viņu sajas piens būtu lētāks, lai izklaide būtu pieejamā un pulciņi būtu ko apmeklēt brīvajā laikā. Bet bieži vien jaunieti netiek izskaidrots, ka tas viss, cenas veikalos, stipendija, tas viss ir politika. Tas viss ir politika, un tas viss skar viņus. Bet nav. Mums Latvijā ir masa organizācija, kuras nodarbojas ar to, ka skaidro jaunietim, kāpēc viņam ir jāiet uz vēlēšanām. Tā vietā apsēstas uzvalkā un stāsta neinteresantus vai sarežģītus terminus, kur lielākā daļa pēc vienas minūtes sāk žāvāties vai skatās telefonā. Tas nav aktuāli, tas nav interesanti, netiek izdarīts netiek darīta galvenā funkcija, netiek sadzirdēts jaunietis. Un ja cilvēks, kuru nedzird, neņem vērā viņa viedokli, viņš arī ignorē vēlēšanas, jo uzskata, ka viņam balss aizies vējā, jo nav kandidatūras, kurā piedāvātu pārstāvēt viņu intereses. Es domāju, ka tas, ka jauniešu aktivitāte nevienās vēlēšanās, nedz Saeimas, nedz pašvaldību, nedz Eiropas parlamentu nav tā pati augstākā. Ir lielā mērā problēma tiem politiķiem, kas vienkārši tos jauniešus nespēja uzrunāt. Jo beigās tā jau ir politiķa interese un nevis kāda cita, lai tie cilvēki uz vēlēšanām atnāk. Kas ir liela problēma? Cits starpā tāpēc, ka Latvijas sabiedrība, kā visas sabiedrības Eiropā, noveco. Tas nozīmē to, ka vidējais vēlētājs paliek visu laiku aizvien vecāks un vecāks.
Un rezultātā jauniešu intereses nevienmēr tiek pārstāvētas, piemēram, domājot par tādām lietām kā, piemēram, izglītība, kas ir Latvijā problēma, bet daudzās Eiropas valstīs problēma. Šai tēmai vajadzētu būt augstāk politiskajā dienas kārtībā, un tā ir jaunu cilvēku lieta, lai viņi tur parādītos. Līdz ar to tā ir lielā mērā pašu politiķu problēma, ka viņi jauniešus nespēja uzrunāt. Tam ir, protams, zināms sakars ar to, kādā veidā vispār šobrīd komunikācija mainās. Pirms 20 gadiem bija vairāki lielie masu mēdīji, kas nosedza gandrīz visu Latvijas valsti. Tagad mēs komunicējam caur sociāliem tīkliem. Un tas, protams, liek arī politiķiem to savu komunikāciju mainīt un tomēr būt spējīgiem uzrunāt to savu auditoriju, kas ne visiem uzdodas, bet mēs cenšamies. Es labprāt runātu no savas personīgās prizmas un no personīgās pieredzes, jo personīgi man viss nāca no ģimenes. Ja? Man bija tētis, kurš katru reizi brauca uz vēlēšanu iecirkni, bet nevis vienkārši viens pats. Viņš ņēma visu mūsu ģimeni, sēdināja iekšā mašīnā, un tie, tā kā bija tādi apzinīgi, ka savā ziņā svētki, ka mēs braucam balsot, mēs braucam uz vēlēšanām. Līdz ar to tas man jau nāca no ģimenes. Jau no bērnības, no 18 gadiem. Ja. Bet, jebkurā gadījumā es uzskatu, tas tomēr arī daudz ko parāda pati ģimene. Ja tas jau nāk no ģimenes, tad tas ir viens jau tāds uzvaras moments. Jā. Otrs, kas arī mana personīgā pieredze, es biju aizbraukusi uz Eiropas parlamentu jauniešiem, kas notika Anglijā. Man toreiz bija 17 gadi. Un tā bija mana pirmā vispār saskarsme ar Eiropas parlamentu. Tur es ieraudzīju, kas tā par tādu struktūru instanci vispār ir. Par kādiem jautājumiem tur arī jaunieši debatē. Mums toreiz bija debates par gēnu inženieri. Iedomājies, tas bija cik gadus par apakaļ, ko 20? Jā, 20 gadi, jā. Un tad jau man likās, wow, tu vienkārši ienirsti citā pasaulē. Jā. Un šodien, cik es zinu, es domāju, tu arī esi informēts, ir tāda iespēja jauniešiem pieteikties uz Eiropas jauniešu parlamentu un arī braukt un piedalīties. Un tās tā kā arī tāds apmaiņas programmas. Un tas noteikti ir viens no tādiem instrumentiem, kā var uzrunāt jauniešu. Bet es tomēr uzskatu, ka jaunieši savā kopumā ne tik daudz interesēs par politiku, un tas ir normāli. Tas ir saprotami. Es arī tajā vecumā baigi par politiku neinteresējos. Ja? Un tā ir lielākā daļa. Pieaugušie pat ne visi interesēs par politiku. Ja? Līdz ar to es tomēr domāju, jauniešiem ir vairāk, viņus jāiesaista viņu aktivitātes, kuras viņam patīk vislabāk. Piemēram, sports, kultūra, arī izglītība, un caur šiem jautājumiem, caur šiem viņu interesu prizmām jau tālāk tu vari iet iekšā arī politikā. Tu vari nākt kur tu tagad esi pirmo reizi Saeimā. Es tev esmu patiesībā uzaicinājis, tā sanāk. Ja? Un tādā veidā arī iepazīties vispār ar visu šo struktūru un vispār politiku kā tādu, jo politika nav tik sausa, kā to ļoti daudzi politiķi parāda. To es tev varu pateikt. Ko tieši jūs varat piedāvāt jauniešiem, kad arī jauniešiem jāievēlē tieši jūsu partijas vai tieši jūs? Jā. Mēs esam draudzīga partija pret jauniešiem, vispār pret jauniešu politiku kā tādu. Man, starp citu, šodien arī bija tikšanās tieši ar Latvijas jauniešu padomi, arī, kas apvieno 50 organizācijas jauniešu Latvijā. Un mums arī kā partijai mums ir JKP jauniešu nodaļa, arī, kur mums ir piesaistīti jaunieši, kas strādā ne tikai ar jauniešu politiku, bet iesaistās partijas procesos. Mēs esam, kā jau pats nosaukums partijai jaunā, tad mēs gribam būt jauni, atvērti. Mēs esam jauni un atvērti pret arī jautājumiem, kas skar jauniešus. Un es domāju, arī es pats kā piemērs arī interesējos ļoti daudz arī par jauniešu tēmām. Man pašam ir 3 bērni arī, kas aug jaunieši, es caur viņiem uzzinu, teiksim, ko nozīmē būt jaunietim, kāda ir izglītības sistēma, kādas ir jauniešu intereses.
Mūsu partija vēlas, lai jaunieši paliktu Latvijā, jo atkarībā, teiksim, no tā, vai jaunieši izvēlās dzīvot un mācīties Latvijā, protams, ir atkarīga arī mūsu nākotne. Un neviena ģimene negrib, lai bērni pamet dzimto līgzdu, dzimtās mājas un dzimto valsti. Jauniešiem noteikti jāpiedāvā iespēja attīstīties, augt šeit mājās. Un šim nolūkam mēs esam priekš Latvijas likumdošanas paredzējuši tādus grozījumus, ar kuriem mēs gājām arī uz Saeimas vēlēšanām, atbrīvot jauniešu līdz 25 gadu vecumam no ienākuma nodokļa. Šo iniciatīvu pēc mūsu pētījumiem atbalsta lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji, neatkarīgi no tā, pie kuras partijas viņi pieder un kas ir viņu vērtību skalā vissvarīgākais. Lai jaunieši varētu turpināt strādāt un mācīties, protams, ka viņiem palīdzētu arī tāds neliels šis finansiāls atbalsts. Jo mēs esam izskaidrojuši, ka ja šis ienākuma nodoklis jauniešiem netiek iekasēts, tad viņi attiecīgi vidēji gūst par 100 eiro vairāk mēnesī. Un no tā, teiksim, viņi var atļauties varbūt arī lielākas sev iespējas, vai iekrāt studijām, vai arī samaksāt par savu dzīvokli, un arī varbūt sākt aizdomāties par ģimenes veidošanu ap šo laiku. Jaunieši strādājot oficiāli iemaksās arī valsts sociālās iemaksas, līdz ar to šī iniciatīva viennozīmīgi arī palīdzēs valstī cīnīties ar ēnu ekonomiku, jo nav noslēpums, bieži vien jauniešus kāds darba devējs arī izmanto, piedāvājot neoficiālu darbu, varbūt tā kā, ne uz papīra, ja, kas, protams, ir pārkāpums. Šī iniciatīva, tiešām liks darba devējiem izvēlēties likumīgu ceļu un arī jauniešiem palīdzēs. Tāpēc, ja mūsu iniciatīva ir par jauniešu atbalstam, mēs arī aicināsim visus jauniešus, kur mūs dzird, ieiet manā balsī un parakstīties par šo iniciatīvu. Mums ir ļoti interesanti, nevelti mums nav vienkārši politiskā partija, mēs esam dibināti tikai gadu, un mums ir padomāts par to, lai jaunietim būtu interesanti. Mums ir aizsargu organizācija, kas nodarbojas ar to, kas sagatavo jauniešus fiziski, iemāca jauniešiem latviskās tradīcijas un palīdz izprast, kas tad mēs īsti esam. Lai saprastu mūsu būtību, palīdz uzturēt mūsu labā fiziskā formā, kas ir aktuāli mūsdienu jaunatnē, pie tam, cik bērni kūtri apmeklē fiziskas sporta nodarbības. Plus mums ir arī sava jauniešu organizācija, apvienība Jaunlatviešu jaunatnes organizācija, kur mums iesākumā pievienojas visi mūsu bērni, arī pusauģi, un mums ir pārsvarā līdz 24 gadiem bērni. Mēs viņus skatām par jauniešiem, līdz 35 ir jaunietis. Un viņi tur savā starpā apspriež sev aktuālas tēmas, organizē pasākumus, kur kopā piedalās, iesaistā, veido to publiski, iesaistā arī papildus auditoriju, pieaicina cilvēkus, veido dialogu. Un tādā veidā mēs, pieaugušie, pētot to, kā viņi tur savā grupā, savā organizācijā darbojas, mēs saprotam, kas ir tās vēlmes un intereses, ko viņi grib realizēt. Un mēs tiešām redzam, ka viņus interesē uztrauc matemātikas kontroldarbs. Viņi tur savā starpā runā par ikdienu, par to, kā skolotājs nokavēja un kādus pasākumus vajadzētu rīkot. Un man patiesībā tiešām atvērās acis pēc vakardienas diskusijas, kad bērni savā starpā sāka stāstīt, ka vecāki viņu vietā risina problēmas. Viņi saka, ka viņi mums nedod izaugt. Mēs gribam pielaist savas kļūdas, paši tās kļūdas risināt. Nevis, lai vecāki mūsu priekšā viņas risina, jo tās būs tavas kļūdas, bet izejot tam visam procesam cauri, tu kļūsti patstāvīgs. Tev nav siltumnīcas efekta, tu kļūsti patstāvīgs, un tad blakus ir jābūt vecākam, kurš nevis uzbāžas, bet konkrētā brīdī, kad redz, ka tev tiešām palīdzība vajadzīga, viņš nāk un palīdz, nevis atrisina tavā vietā. Un to mēs respektējam, tāpēc mūsu organizācija, mēs pieaugušie, sekojam līdzi tam, lai bērni viens otru neaprunātu, tikai tam viss pārējais ir viņu pārziņā. Viņi organizē, izdomā pasākumu un vienkārši nostāda mūsu pieaugušos fakta priekšā. Mēs rīt braucam uz bowlingu. Un mēs visi dodamies pieaugušie, ņemam līdzi ģimenes un iesaistamies. Un mēs redzam, ka mūsu organizācija ar katru dienu vairāk un vairāk cilvēku paliek.
Un tas patiesībā ļoti priecē, jo bērni ir dažādas tautības, dažādas valodas, dažādas intereses. Viens tur punks, otrs tur interesēs par klasisko mūziku. Un mēs redzam, ka viņi diskutējot savā starpā atrod kopīgu valodu. Tātad problēma ir nevis tajā, ka viņi viens otru nesaprot. Problēma ir pieaugušajos, kuri nedaudz laikam uztraucoties, bet nedaudz neuzticās jaunatnē, tādēļ parāda savus kompleksus. Un jāspēj uzticēties. Mēs sakam, ka bērni ir mūsu nākotne, bet ja mēs viņam nedodam iespēju, tad kā viņi kļūst par mūsu nākotni? Tāpēc. Mēs varam piedāvāt jauniešiem modernu, uz nākotni vērstu skatījumu uz Eiropas politiku. Eiropa ir tā vieta, kur, es domāju, visiem Latvijas jauniešiem dabiskā viņu pašizpausmes, pašrealizācijas, savu spēju pielietojumu lieta. Bet Eiropa ir jāmainās, viņai ir jākļūst elementāri dinamiskākai, viņai ir jākļūst spējīgākai arī tādus reģionus kā Latvija un mūsu pierobežas reģions attīstīt, tā skaitā tādās jomās, kas ir bijusi mana līdzšinējā specializācija Eiropas parlamentā, kas ir zinātne un inovācijas, kas, diemžēl, Eiropā pēdējo 10 gadu laikā nav bijusi īpaši konkurētspējīga salīdzinot ar amerikāņiem un ķīniešiem. Mums tur ir ļoti daudz, kas jādara, tā skaitā arī Latvijā, lai padarītu Eiropu par tiešām vienu tehnoloģisku un inovāciju priekšposteni. Tā ir lieta, kas, manuprāt, daudziem jauniešiem ir pietiekoši aktuāla, lai tad, kad viņi apgūst labas, modernas zināšanas tādās jomās kā IT vai mikrobioloģija vai mākslīgais intelekts vai citas inženierzinātnes un tā tālāk, lai viņiem nav jābrauc meklēt labi apmaksātas darba vietas kaut kur citur, lai viņi to varētu darīt Latvijā. Un tā ir viena arī no Eiropas politikas dimensijām, kas Latvijai ir ļoti, ļoti svarīga. Pirmkārt, mums pašiem ir diezgan jauni cilvēki, mums ir diezgan jauna partija. Kā es vienmēr saku, mums nav tas old school pierastais, kas ir vienmēr redzēts. Mēs esam par jaunām idejām, mēs esam par inovatīviem risinājumiem. Ja jaunieši pie mums atnāk, mēs vienmēr viņus uzklausām, jo tomēr jaunieši ir mūsu nākotne, mums viņi ir jāuzklās, mums jāsaprot. Varbūt old schoolam ir sava pieredze, bet tomēr, ja mēs varam apvienot to old schoolu ar jauniešiem, tāda forša sinerģija uzreiz rodās, un tur atkal, es uzskatu, var pieņemt daudz interesants lēmumus. Un tas viens no tādiem momentiem, varbūt arī tev tas varētu būt interesanti, kā jaunietim, kurš varbūt, nezinu, tu jau esi sācis strādāt vai ne? Bija, jo iedomājies, starp citu jautājums tev. Bieži vien ir tā, jaunieci atnāk uz darba interviju un viņam pasaka, jā, viss ir forši, tev ir tavs diploms, bet vai tev ir pieredze? Nav pieredze. Zināms jautājums. Vai ne? Jā. Lūk, un tas notiek visu laiku. Jo tā pieredze ir ļoti nepieciešama darba devējiem. Bet te ir tāds moments, ja pieņemsim, mēs gribam nākt ar tādu risinājumu, ka pirmajā gadā darba devējs ir atvieglots no nodokļiem, kad pie viņa strādā jaunietis, kurš ir tikko pabeidzis, pieņemsim, skolu vai augstskolu, vidusskolu. Ja? Un tādā veidā tas darba devējs ir ieinteresēts paņemt to jaunieti uz gadu kaut vai. Ja viņš sev parāda labāk, viņš var ilgāk tur uzturēties tajā darba vietā. Bet viņam ir arī tam jaunietim iespēja iziet to praksi. Tas, ko vienmēr visi prasa, vai tev ir pieredze, nav, reku tev ir iespēja sevi parādīt, iemācīties. Jā, to iegūt. Jā. Tā kā mums ir visādi dažādi instrumenti. Šis ir tāds viens, ko es vienkārši domāju, tev varētu atskaņot kā jaunietim, kas varētu būt tiešām ļoti interesanti. Jo es saku, es pati zinu, kāds ir arī, ka pie manis nāca pat vienkārši interni. Es vienmēr prasu, vai jums ir darba pieredze, un biežāk nav. Un ko es daru? Es lielāko daļu darbā pavadu laiku tā, kad es apmācu. Tālāk. Jūsuprāt, kāda ir jauniešiem vietā Latvijas politikā? Es gribētu, ka jaunieši daudz vairāk, aktīvāk iesaistās politiskajos sabiedrības procesos, jo jaunieši ir nākamie līderi, nākamā paudze, kas pārņems valsts vadību teiksim, no mums pēc kāda laika. Tā kā
Es ļoti gribētu arī, kad jaunieši ir daudz iesaistītos daudz vairāk. Vienalga, vai tas sākās no skolas, piemēram, parlamenta, ja? Skolas tās studentu pašpārvaldes, piemēram, ja? Kur arī ir, teiksim, šis vēlēšanu princips. Es biju viens no pirmajiem Latvijā, kas atveda, piemēram, uz Dobeles ģimnāzijā. Mums bija kaut kādā 95. gadā pirmās vēlēšanas, skolēnu pašpārvaldes vēlēšanas. Ja, mums bija, es atceros, 3 saraksti. Ja, bija viens manas saraksts, viens bija mana drauga saraksts, ja, politiskais, un tad bija 3. Un tad bija visa skola izlīmēta ar plakātiem, ja, tur balsot par Eglīšu sarakstu, balsot par Rutka sarakstu. Ja, un tad beigās tad izvēlējās tos studentu pašpārvaldes, tos ministrus saucamos, ja, teiksim, kurš bija atbildīgs par ballītēm, kurš bija atbildīgs par finansēm, kurš bija atbildīgs par sadarbību ar skolas direktoru. Ja, tā. Tas princips viņam jau jāsākās jau skolā, un tālāk jau tad ir daudzas iespējas jauniešiem iesaistīties, vai caur partijām, ja, piemēram, šī jauniešu organizācijām, vai caur tādu Latvijas jauniešu padomē kā organizācija. Un es redzēju, piemēram, šodien arī bija interesants piedāvājums arī Rīgas ekonomikas augstskola. Ja. Viņi tagad veido programmu jaunajiem līderiem, tur ir varbūt bišķi vecāki, no 30 līdz 40 gadiem. Jaunietis Eiropas Savienības izpratnē līdz 30 gadiem, ja. Bet vienalga. Tur tiek veidot tagad jauna programma. Es arī mācījos Rīgas ekonomikas augstskolā, kur tieši jaunajiem līderiem, ja, tagad 9 mēnešus būs iespēja mācīties kā kļūt par nākamajiem līderiem. Jauniešiem ir svaigs skatījums uz lietām, un saņemot pieredzi no mums, no mūsu bāzes, viņi spēj daudz interesantāk risināt problēmas. Piemēram, tieši šajā iniciatīvā par jauniešu atbrīvošanu no ienākuma nodokļa mums ir iesaistījušies mūsu partijas jaunieši. Viņiem ir vairākas idejas, kuras viņi jau ir realizējuši, kādā veidā šo iniciatīvu varētu izplatīt. Viņi ir arī ļoti ieinteresēti tajā, tajā procesā, kā šo iniciatīvu varēs novest līdz likumdošanas līmenim. Tāpēc es uzskatu, ka jaunieši ar savu deksmi, ar savu enerģiju un ar savu tādu pavisam svaigu un jaunu skatu uz dzīvi ļoti, ļoti vajadzīgi politikā. Es domāju, ka jauniešu vieta ir liela kaut vai tikai tāpēc, ka šobrīdējie jaunieši, jūsu vecumi, ir jau piedzimuši Eiropas Savienībā. Un tas nozīmē to, ka daudzas lietas jums ir pašsaprotamas. Jūs neatceraties Eiropu ar robežām, kur, piemēram, bija cietā robeža ar šlagbaumu uz Latvijas-Lietuvas robežas. Es to vēl atceros, bet jūs to, paldies Dievam, neatceraties. Jums tā brīvības sfēra, kuru dod Eiropa, proti, ka jūs varat strādāt, mācīties, tirgoties, investēt jebkurā citā Eiropas valstī, tas ir kaut kas pašsaprotams. Jūsu paaudzes uzdevums ir maksimāli izmantot tās iespējas. Mēs tīri labi zinām, ka Latvijas problēma ļoti bieži ir tā, ka nevis, ka nav iespēja, bet ka mēs tās iespējas dažādu iemeslu dēļ neizmantojam. Jūsu paaudzes lielais izaicinājums ir tiešām tās iespējas izmantot pilnvērtīgi gan izglītībā, gan biznesā, gan citās lietās. Un tāpēc jauniešiem ir jābūt aktīviem Eiropas parlamenta vēlēšanās elementāri, lai jūsu balsi tur sadzirdētu. Tā kaut kā. Pilnīgi piekrītu. Jauniešu vieta. Un vispār es gribētu, lai jaunieši ir daudz aktīvāki, bet es arī saprotu, ka mums ir jābūt daudz atvērtākiem. Tas ir arī mūsu uzdevums atvērt šo iespēju jauniešiem piedalīties. Un, kā es jau iepriekš atbildēju, tas ir integrēt jauniešus visdažādākos procesos, bet nevis tajos procesos, kas mums ir interesanti, bet procesos, kas jums ir interesanti. Tās tēmas, par kurām jūs degat, par kurām jūs iestājaties. Jo jūs jau esat tie patiesībā nevēl tas saka ar jauniešu maksimālisms, tāpēc, ka jūs degat par to, par ko jūs cīnaties, kas jums interesēs, gribat to aizstāvēt. Tas ir forši. Es uzskatu, tādā veidā mēs arī varam tomēr visu šo sauso politisko scēnu, arēnu nedaudz arī atsvaidzināt, atdzīvināt, jo es vienmēr esmu par to, ka politikā tomēr jābūt vairāk jauniem cilvēkiem, kuriem ir ar enerģiju, nāk ar savām idejām un nevis vienkārši seko papīram, bet izdomā kaut kādas interesantas, inovatīvas lietas. Vai jūs domājat, ka Krievija vai Ķīna varētu ar savu
maigo varu ietekmēt Eiropas parlamenta vēlēšanās? Jā, noteikti. Tas jau notiek, jau sen notiek. Krievija un Ķīna jau sen ietekmē daudzus procesus Eiropā, gan Eiropas parlamentu, gan dažādās dalību valstīs. Jā, piemēram, Francijā mēs zinām tagad visticamāk, ka jauna lielākā partija, kas iegūs vislabākos vēlēšanu rezultātus Eiropas parlamenta vēlēšanās, būs tieši National Rally, saucās laikam, jā, kas arī ir tāda ļoti labēja, arī ar labām attiecībām ar Kremli. Tā kā ietekmē visu laiku, jo. Viņam gan vietējos vēlēšanās bija tā otra vieta, man liekas. Jā. Mēs dzīvojam Eiropas Savienībā un mēs dzīvojam tiesiskā valstī Latvijas Republika. Tāpēc, ņemot vērā to, ka mums ir vislabākā aizsardzība no dažādiem uzbrukumiem, no kiberuzbrukumiem, no dažādiem viltojumiem. Es neuzskatu, ka mums Latvijā vai arī vispār visā Eiropas Savienībā būtu jāuztraucās par kādas citas valsts, kura nav Eiropas dalībvalsts, iejaukšanos mūsu demokrātiskos procesos. Es uzskatu, ka nav pamata par to bažīties. Pats galvenais ir tiešām svarīgi ir pētīt partiju programmas, pētīt kandidātus, izvēlēties, aicināt viņus uz sarunām, tā kā jūs to izdarījāt, būt politiski aktīviem, sekot līdz visām diskusijām un obligāti neaizmirst iet uz vēlēšanām. Un, protams, ka neaizmirst arī to, ka katram cilvēkam, kā arī katram jaunietim no 16 gadu vecuma, ne tikai vēlētājam, kurš ir 18 gadus sasniedz, ir tiesības arī piedalīties lēmumu pieņemšanā, kā tas ir mana balss, kurā jūs varat arī izteikt savu viedokli, un tad, kad cilvēkam paliks 18 gadi, tad viņš var attiecīgi arī piedalīties visos procesos. Gan ne tikai vēlēt, gan arī tapt portālā, rakstīt savus iebildumus pret dažādiem likumprojektiem, un arī Latvijā LV parakstīties par dažādām iniciatīvām. Tāpēc noteikti tas ir jāņem vērā un tas ir jāizmanto, jo balsī ir spēks un balsī ir jāstrādā. Nevis vienkārši reizi 4 gados uz Saeimas vēlēšanām jānāk. Es domāju par ietekmi. Ziniet, ietekme uz vēlēšanām notiek visās valstīs. Visas valstis cenšas ietekmēt to vai citu procesu, un tieši tāpēc mums ir drošības iestādes, kuras sekos līdz uzmanīgi vēlēšanu procesam, tam, lai netiktu pārkāpt agitācijas noteikumi, lai netiktu pārkāpts vēlēšanu likums. Un tam visam mums valstī ir ļoti daudz iestādes, kuras tam visam seko līdzi. Un viņam ir jārūpēs par drošību, jo izslēgt gadījumus, ka kāds var iejaukties vēlēšanās, mēs nevaram. Tāpēc, ka tādu gadījumu ir bijis daudz un viennozīmīgi varbūt visādas provokācijas. Es domāju, ka visādas provokācijas arī būs. Un tas, ka tas kļūst zināms plašai auditorijai, nozīmē, tas ir parasts demokrātisks process, kad mēs saprotam, ka valsts iestādes spēj to visu atklāt. Galvenais ir atklāt līdz brīdim, kamēr vēl nav notikušas vēlēšanas. Paldies. Tad nākamais jautājums. Vai Ķīna un Krievija ar savu maigo varu varētu ietekmēt Eiropas parlamenta vēlēšanas? Ar maigo varu tādā nozīmē, kā ar propagandu. Es domāju, ka Krievijas pamatinterese ir bijusi pēdējos, es domāju, vismaz 20, ja ne ilgāk gadus Eiropas šķelta. Un es domāju, ka tieši tāpēc nav noslēpums, ka Krievija atbalsta radikālos, destruktīvos spēkus gan labējā pusē, kas ir šie ultralabējie nacionālisti visās valstīs kā Francija. Mēs atceramies, kā Krievija atbalstīja Brexitu, bet arī kā, piemēram, Vācijā, AfD, Itālijā, Salvini un tā tālāk. Kur pretī tikpat labi Krievija, protams, arī atbalsta šos kreisos, destruktīvos spēkus, kuriem tur viss, kas saistās ar Eiropas Savienību, ir pārāk slikts un kuri grib tur daudzas lietas arī izjaukt. Es domāju, ka tas nav jautājums, vai viņi mēģinās. Viņi to ir mēģinājuši jau 20 gadus darīt un noteikti, ka mēģinās arī šogad uz Eiropas parlamenta vēlēšanām. Cits jautājums ir par to, vai mēs ļausimies. Un tad es domāju, ka mēs esam Eiropas parlamentā jau
ielikuši pamatu tieši digitālajā jomā, lai dezinformācija tiktu aizvākta saulaicīgi no lielajām šitajām sociālo platformām, kuras mēs visi lietojam, kā Facebook, Instagram, protams, arī Twitters, bet arī Google, piemēram, arī TikToks un tā tālāk, lai tur mēs esam ielikuši likumiskus pamatus. Tagad jācer, ka tie likumi tiešām spēs to nodrošināt, lai tāda masveidīga Krievijas botu klātbūtne nebūtu neietekmēt vēlēšanu rezultātu. Es pateikšu vairāk. Vēlēšana rezultāts var ietekmēt arī šeit Latvijā paši latvieši, paši politiskie oponenti. Minēšu piemēru, iepriekšējās Saeimas vēlēšanās dienu pirms vēlēšanām paziņoja, ka Putins esot maksājis Aināram Šleseram, kas ir mūsu partijas galva, līderis, esot viņam maksājis 2 miljonus. Un tā ir bijusi, starp citu, speciāli vērsta melnā kampaņa pret mums, un tas stipri ietekmē vēlēšana rezultāts. Mēs uzskatām, mēs pazaudējām vismaz 5 vietas deputātiem. Līdz ar to tas pat notiek šeit, Latvijā. Tev nav pat jāskatās kaut kur tālu prom. Ķīna, Krievija, tas notiek pat šeit Latvijā. Es, kā es vienmēr saku, mums jāsaka ar sevi. Un problēma ir šeit, ka tiek palaista tāda ziņa, un ka mēs pēc tam vēršamies institūcijās, drošības un sākam, pārbaudiet lūdzu šo informāciju. Nē, mēs nepārbaudīsim. Jā. Kādēļ? Tāpēc šis arī ir tas moments, kad var ietekmēt pat šeit no iekšas savi pat cilvēki to ietekmē. Vai Latvijai pieņemtais normatīvais akts par partneru institūtu var paaugstināt jauniešu ietekmi un ieinteresēšanu politikā? Jā, es domāju, ka tam varētu būt pozitīva ietekme. Tātad šis jaunais civilās savienības partnerības regulējums stājās spēkā 1. jūlijā. Jā. Es domāju, ka tas varētu ietekmēt. Jā. Redziet, mūsu partijas jaunieši un arī tie jaunieši, kuri skatās uz mūsu pusi, vairāk ir tieši interesēti tādā arī saimnieciskā jautājumu atrisināšanā, kā tas ir par ienākumu nodokļu atcelšanu. Par partnerības institūtu partijas viedoklis ir skaidri definēts, ir zināms. Mēs esam arī vairākus piketus novadījuši tieši pret partnerības institūtu, jo mēs uzskatām, ka dabiska ģimene, tāda tradicionāla ģimene, teiksim tā, saprotamāk, kurā mamma un tētis un bērni ir vislabākā vieta tomēr bērna augšanai, bērna radīšanai, bērna augšanai no ideālā skata. Tāpēc mēs neatbalstām partneru attiecību institūtu ieviešanu, bet mēs respektējam to, ka ir cilvēki, kuriem tas šķiet vajadzīgi. Partnerības attiecība likums, tas skan, es saprotu, ko tiek tas virzīts, tas skan ļoti interesanti. Pati šajā likumā bija iedziļinājusies, balsoju, un viennozīmīgi likums nav par 2 tantiņām un notariāta likumu. Nedomāju, ka tas var kādā veidā ietekmēt, jo jaunietim, kas interesē jaunietim? Viņš vēlas dzīvot brīvā valstī, brīvi paust savu nostāju, un tas, ka, piemēram, es esmu tradicionāla vērtību pārstāvis, tas nenozīmē, ka es iešu publiski vai kaut kā nonievāt kādu citu. Es vienkārši iestājos par savām vērtībām, bet es neuzbāžos ar savām vērtībām kādam citam. To pašu es lūdzu respektēt, lai respektē attiecībā pret mani un neuzbāžos man ar savām vērtībām. Tas ir demokrātiskas pasaules kopīga sadzīvošana. Tā sadzīvo cilvēki dažādās valstīs. Un vai tas konkrēti šīs varētu ietekmēt? Nedomāju, tāpēc, ka katrs šo likuma projektu pasniedz pa savam. Katrs to interpretē tā, kā viņš vēlas, un es domāju, ka jauniešus vairāk piesaista attieksme un viņu reālo problēmu risināšana un to, kam ar ko dzīvot, kam ar to, ko gulēt, ar ko draudzēties, ar ko ne, lem pats cilvēks, pats indivīds, un to nelem sabiedrība. Jo sabiedrībā vienmēr būs kāda grupa, kura nosodīs citu grupu, un tas ir demokrātisks process. Mēs to saprotam. Būtu dīvaini, ja viss būtu līdzeni un neviens nevienu nekritizētu. Tad būtu jāpadomā, vai tiešām pie mums ir demokrātija.
partnerības institūcija, jūs domājat to partnerattiecību likumu, tad tā ir Eiropas, reizēm pastāv tāds aizspriedums, ka Eiropas Savienība mums kaut ko grib par katru cenu uzspiest vai ieviest kaut ko tādu, ko mēs negribam. Tās ir pilnīgas muļķības, tam nevajag ticēt. Tāda lieta kā ģimenes tiesības, piemēram, respektīvi kāda veida laulības mēs atzīstam, kāda veida partnerības mēs atzīstam vai neatzīstam, tā ir tīri nacionālas mūsu dalību valsts lieta. Eiropa neregulē to nekādā veidā. Un tas, ka jauniešiem tā tēma ir aktuālāka nekā padzīvojušiem cilvēkiem, ir pašsaprotami. Mums, protams, nevajadzētu automātiski kaut kā izslēgt vecākās paaudzes no lēmumu pieņemšanas un pašsaprotam, ka visai sabiedrībai kopumā ir par to jālēmj. Bet es domāju, ka partnerattiecību likuma pieņemšana Latvijā ir signāls tam, ka sabiedrība mainās. Latvija tādā ziņā ir, es domāju, ka krietni mainījusies pēdējo 20 gadu laikā, kad 2005. Gadā notika pirmais Rīgas praids, kurā bija milzīgs skandāls par to, kā kaut ko tādu vispār drīkst darīt, un tas notika aiz žogiem. Ja? Tagad mēs esam nonākuši līdz tam, ka mēs esam pieņēmuši partnerattiecību likumu, kas ļauj arī viendzimumu pāriem reģistrēt savas attiecības. Ir vienkārši, protams, mums ir ar cieņu jāizturas pret vecākām paaudzēm un viņu vērtībām. Un mums ir, nevajadzētu būt ļoti pārsteigtiem par to, ka visi nav automātiski ļoti lielā sajūsmā par to, ko varbūt partnerattiecība aizstāvi piedāvā, vai tie, kas domā par viendzimumu laulībām vai kaut ko tam līdzīgi, ka par to visi nav sajūsmā. Par to nav jābūt pārsteigtiem. Tas ir pavisam normāli, un tā tam principā arī ir jābūt. Cits jautājums arī, kā saka, cilvēkiem visās paudzēs ir jāsaprot, ka sabiedrība ir dinamiska, viņa mainās, un ir lietas, kuras vēl pirms samērā nesen laika izklausījās kaut kas pilnīgi neloģisks un nevajadzīgs, tagad ir kļūst par normālu mūsu dzīves sastāvdaļu. Kā tu pats domā? Es domāju, ka jā. Ja? Es domāju, viennozīmīgi būs jauniešu grupa, kuri būs motivētāki. Viennozīmīgi. Ja? Kā es saku, politika ir tik ļoti plaša, tā skar visdažādākos jautājumus, visdažādākās intereses, visdažādāko cilvēku sabiedrības viedokļus. Līdz ar to var būt, bet es nevarētu teikt, ka tas stipri ietekmēs. Viendzimumu pāri tāpat varēja aiziet un sakārtot savas attiecības likumiskā ceļā. To varēja izdarīt. Jā, varbūt tas bija nedaudz sarežģītāk, bet jebkurā gadījumā pats padomā, jebkuras dokumentācijas, kuras mums pieaugušiem ir jāveic, tāpat ir jādara pie notāra. Jā. Tas nav nekas uber īpašs. Ja tu gribi kaut ko izdarīt ļoti likumiskā kārtībā, tad tev ir tomēr jāiet pie notāra. Un tieši tāda pat arī bija iespēja viņiem. Lūk, kā būs tālāk, nezinu, skatīsimies. Es arī skatos tagad daudz statistika nāk no Amerikas, kā viņiem tagad pat tā līkne iet uz leju jau, respektīvi atbalsts viendzimumu pāriem jau sāk samazināties, iet uz leju. Tas ir tieši šorīt, es izlasīju jaunāko pētījumu, kas ir ļoti interesanti paskatīties arī, kā pasaulē sāk mainīties nedaudz šī līkne. Tiešām. Tas nebūs tā, ka tas visus jaunieši tagad motivēs nākt iekšā politikā, iesaistīties. Es tomēr domāju, tie varētu būt citi jautājumi. Kā pieņemsim izglītību, kur mācīties tālāk, palikt Latvijā vai braukt prom? Pieņemsim šādi jautājumi. Ja? Par tiem pašiem kodiem kultūras pasākumiem, par sportu, lai sports ir pieejamāks jauniešiem. Ne tikai, lai tas ir skolā vai kaut kur pa maksu, bet lai tomēr sports vairāk attīstās visur, gan, kā ir tas ielas sports, un visādas tādas kustības, tā es apmēram to redzu, kas varētu vairāk motivēt jauniešus iet politikā. Pēdējais jautājums šodien, kamēr mēs ejam pie jums, paskatījāmies ziņas, šodien nomira viens no ietekmēkajiem, manuprāt, Krievijas politiķiem Aleksejs Navalnijs. Kā es domāju, tas var kaut kā ietekmēt šeit dzīvojušus jauniešus, kuri jau ietekmēti politikā, piemēram, kaut kā aktīvāk iestāties pret Krievijas kāru vai pret Krievijas politiku? Es tā gribētu cerēt, jā.
viņu nogalināja. Jā, protams. Tas bija režīms, kas vēršās pret viņu. Protams, būtu... Jā, varbūt tas ir tāds simbolisks brīdis, arī, kad jaunieši arī daudz drošāk un pārliecinošāk arī izteiktos arī publiski, kā viņi redz to, kas notiek Ukrainā, kad viena valsts uzbruk otrai valstī un mēģina atņemt teritorijas un būtībā veicina tādu etnisko tīrīšanu. Par to man liekas, ka par to ir jābūt viedoklim. Citi vienkārši, es teiktu, pārāk daudz to baidās paust publiski. Savu viedokli, jā. Šodien ir 7. marts. Šodien ir 7. marts, un šodien no ziņām mēs uzzinājām, ka ir sācis krimināla process par jums, par šo video uzrunu okupācijas muzejā. Vai jūs varat komentēt, lūdzu? Process principā nav sācies. Process ir sācies nedaudz vairāk nekā gadu atpakaļ, tikai ierosināts krimināla process. Tas nav īsti tikai par okupācijas muzejā izstādes kritiku, bet viņš ir par dažādu video kopumu. Ko es varu pateikt? Viss iet uz priekšu, man ir savi pierādījumi, man ir savi argumenti. Latvijas okupācijas faktu nekad neesmu noliegusi, par to nemaz negāja runa, un runa gāja tikai vienīgi par izstādi. Un karu Ukrainā es nekad neesmu attaisnojusi. Pirmajā reizē, kad pie manis vērsās žurnālisti, tas bija 23. gadā. 23. gadā TV3 žurnālisti uzdeva pirmo reizi. Man vispār pienāca žurnālisti uzdeva jautājumu par karu Ukrainā. Un es konkrēti arī atbildēju par karu Ukrainā. Izteicos, ka jā, Krievi ir agresors, Ukrainā notiek karš. Un tā bija pirmā reize, kad es paudu publisku nostāju, un ko pirms tam es biju paudusi arī drošības dienestā, par ko es vienkārši nevarēju izpaust informāciju, un es biju parakstījusies, un nekad nebiju publicējusi neko pēc tā, kā sākās 24. februārī karš. Tā bija mana noruna, to es turēju savu vārdu, un kā viss notiks, esmu gatava pierādīt, cīnīties un pastāstīt savu patiesību. Mēs ejam uz priekšu, strādājam, un tad jau redzēs, kā tur būs. Bet viss notiek tā, kā notiek, un šis process nav nekāds jaunums, tas process jau bija jau sen, un tad vienkārši virzās uz priekšu. Tad pēdējais diezgan tāds neformāls jautājums. Jūs esat ļoti aktīvs Instagram un TikTok lietotājs, tāpēc pirmais jautājums. Kurai platformai jums patīk vairāk? Es teiktu, ka man patīk vairāk Instagrams nekā TikToks, bet es saprotu, ka no jebkura veida šitas vertikālais video, kā jūs, pati to redzat, es domāju, ka kļūst par tādu diezgan noteicošu komunikācijas veidu. Un, ja mēs paskatāmies uz to, kādas ir viņiem auditorijas, tu nevari šajās platformās nebūt, ja tu gribi runāt ar jauniešu auditoriju. Lai ko tur mēs arī nedomātu, protams, ka ne visi deputāti un ne visi deputāti kandidāti ir vienlīdz aktīvi, bet, ja tu tur neesi, tad ir grūti iedomāties, kā tu sasniegs jauniešu auditoriju. Ja tu neesi gluži Taylor Swift, vai ne? Jā, un tāds pēdējais jautājums. Vai jūs saprāt, politiķiem jābūt aktīviem sociālajos tīklos, un vai tas tieši palīdz jaunākajai paudzei iesaistīties politiskajā dzīvē? Es domāju, ka politika ir komunikācijas darbs. Un, ja senajā Grieķijā droši vien, ka Perikls stāvēja savā 5. gadsimtā pirms mūsu ēras un runāja ar savu auditoriju Atēnās tajā sapulču laukumā, vai ne? Tad, kad bija avīzes, tad politiķi rakstīja avīzēs,
Tagad, kad papīra avīzes pakāpeniski aiziet nebūtībā, politiķi ir tajos komunikācijas medijos, kas ir viņiem pieejami. Es domāju, ka jautājums ir patiešām tieši tas, ko jūs uzrunājāt. Proti, netik daudz vienkārši aizrauties ar kaut kādu aģitāciju un slavināšanu, cik tiešām izglītot auditoriju, vienkārši stāstīt par to, netrivializējot un nebanalizējot tos politiskos jautājumus. Jo, godīgi sakot, to politisko darbu strādājot, tur jau ļoti maz ir tādu jautājumu, kuros kaut kas ir melns un balts. Patiesībā tur ļoti bieži iznāk pieņemt lēmumus starp dažādu nokrāsu pelēkajiem. Un tad tev ir jābūt spējīgam pastāstīt, kāpēc tas lēmums ir tieši tāds, viņu pamatot. Nevairoties arī no dažādām detaļām un niansēm, jo jebkurā gadījumā tāds politikas stils, kurš sastāv tikai no lozungiem, kurš, jo tu skaļāk izklieksi kaut ko, jo labāk būs. Es domāju, ka tāds politikas stils nav ilgtspējīgs nedz senajā Grieķijā, nedz mūsdienās. Paldies! Jā, paldies jums! Jā. Liels paldies par interviju! Paldies! Paldies par interviju! Paldies jums sirsnīgs! Paldies par interviju! Paldies tev!